Nu tad kā? Ko tu savā dzīvē mainītu, ja tev būtu iespēja? Ja mainītu, varbūt nemainītu neko. Nē, es nemainītu, jo man dzīve bijusi pārdzīvojumu notikuma pilna. Arī patreiz tas ir notikums, ka mēs te abi pie tāda, nepiepildīta sapņa vai pasākuma. Bet tas tev labi, ka viņš vēl nav. Labi, Tā kā Rīga vēl nav uzbūvēta. Ja viņi būtu uzbūvēti, tad ir beigas, finišs. Te jau ir tas, ka mēs varam šodien risināt. Saulīt svētīt. Suns piekrīt. Ko tu gribētu, teiksim, pateikt saviem bērniem? Uz distanci. Kādreiz, kad viņi skatīsies šo video. Teiksim, ko tu gribētu pateikt Rutai? Varbūt tādu kaut ko neesi pateikt. Ko es Rutiņai varu pateikt? Rutiņa ir savas mātes meita, kas rūpējās par ģimeni, rūpējās par vīru, par bērniem. Ir kā visas mātes to dara. Bet viņai tas padodās. Tāpat kā tev padodās domāšana par nākotni, par noderīgumu. Ko tu runā? Sapvainojies. Nemā, egulēt. Dainis nenovērtē Rutu. Bet ko tu Rutai pašai gribi? Lai viņa nemainās. Lai viņa paliek tāda, kāda viņa ir. Lai viņa, to senču, sievietes maigumu, bērnos, dzīvē nestu joprojām. Nevienmēr viņai. Nav, ka tu tur! Ej prom, nemā. Labi, ka noķēri. Viņš jau labu gribēja suns. Bet mauka tur ir ieskaņots. Varbūt nebija. Ir. Bet lai neizmirstu. Es jau viņu negriezīšu ārā, lai paliek dabīgi. Jā, lai vēstu. Ej prom. Nemoj prom. Viņš nezin, kas ir guli. Zini. Ej pagulēt. Lūk tā. Labi, ko tu gribi pateikt Mārtiņam? Mārtiņam gribu pateikt, ka viņš ir pārpratis dzīvi, ka dzīvē pavelti nenāk nekas. Un Mārtiņš domāja, ka viņš ir apdalīts, ka viņam pienākās kaut kas vairāk. Tā bija dzīves sakritība. Varbūt Mārtiņš, tas nebija Mārtiņa nopelns. Es domāju, ka es nebūšu pirmais, kurš pa mirušiem neizteiksies tā, kā viņiem pienākās. Vai labu, vai neko. Protams. Un šī gadījumā es domāju par Mārtiņa mammīti, kura gribēdama vai cerēdama, ka viņas ceļš, labklājības ceļš ir caur bingošanu. Viņa centās Mārtiņam palīdzēt uz bingotavas rēķinu. Viņa sāka smēķēt,
vai turpināja smēķēt, nezinu, kad viņa sāka, un to viņai nevajadzēja darīt. Jo tas saucamais vēzis neizvēlās. Viņš savāca ar Ilzīti. Viņai bija plaušu vēzis, ārstējumu par dārgu naudu. Tad aizgāja uz mieriem, kas viņus, tad viņi vairs nevarēja. Bet tev tagad ir iespēja, skatoties tur, pateikt Mārtiņam, ko tu gribētu viņam pateikt, ko tu neesi pateikt. Tev taču sen neesi runājis ar viņu. Es, Mātiņ, tiešām ar tevi sen neesmu runājis. Mēs 2 reizes braucām vienā trolejbusā. Es tevi aicināju blakus, tu likies nesaprotams. Nu, tu negribēji ar mani runāt. Es nejūtos vainīgs. Ne es biju pret tavu izvēli ar sievu. Man nebija iemesla. Tā bija tava izvēle, jūs apprecējāties. Viss bija normāli, bet man it kā vajadzēja būt par kaut ko vainīgam. Ar mani nerunāja, mani ignorēja, bet es nejūtos vainīgs. Un arī patreiz, nu jau 10 gadi nākuši klāt, es jums visu labāko. Lai jums veicās, jums ir Rojs. Rojs ir prīmā puika, viens no maniem mazbērniem. Nu, es tā centos ar viņu pa telefonu sazināties. Nu, man pateica, ka es to nedrīkstu darīt, šo telefonu, lai es aizmirstot. Nu, es jau varēju tam neticēt vai nepaklausīt, bet ko es ar to mācītu mazdēlam? Ko tu Rojam gribi pateikt? Rojam, tu esi cerība, ka tu veiksi to, ko es nevarēju. Ja tev kādreiz vajag palīdzība, nu, laiks, ka manis nebūs, tas pienāks drīz. Griezies pie Edvīna, griezies pie sava tēva un prasi, ko tev darīt. Es esmu pārliecināts, ka ar tevi būs viss kārtībā, bet ja tu kaut ko šaubies, tu neesi viens. Mēs, puikas, esam daudz. Kādreiz to teica, viens man to atgādināja. Un tāpēc mums ir viegli, un tāpēc mums ir labāk, ka mēs esam daudzi un varam viens otram palīdzēt. Skaistu dzīvi tev, puiši. Enrico Berlīnē pabeidzis arhitektūru. Ko tu viņam gribētu pateikt? Enrico, tu esi viens no maniem mazdēliem, kas it kā, kas saprata, ja var izteikt sevi ar zīmēšanu, ar mākslu, tad tas ir jādara. Un tu to darīji. Un tu to sāki. Un uzvarēji. Un es esmu pārliecināts, ka tu uzvarēsi turpmākajā dzīvē tāpat, kā tu uzvarēji līdz šim. Pareizā izvēle, lai tev veicās, puikiņi. Opis pārliecināts. Gvido ir sarežģītāks par brāli. Kaut kur mērķtiecīgāks. Kaut gan par Enrico nevarētu teikt, ka viņš nebūtu mērķa, jeb mazāk. Nu, brāļi ir kaut kur vienādi.
Abi tiek ar dzīvi galā, abi par sevi ir pārliecināti. Par sevi, puikas, par sevi. Un tikai par sevi. Neviens onkuls un ne vecāki nebūs vienmēr blakus. Tā kā pašiem. Un to jūs ticiet, man aiz muguras kara laiks, mīnu laiks un daudz kas vēl. Vissāpīgākais manā dzīvē ir, kad es zaudēju māsiņu, kad es zaudēju, it kā nebūtu es daudzīts, ne karš, it kā man būtu vēl pamaz. Liānu, pirmo meitiņu, noslīcināja. Kas un kā, nezinu, bet viņas nav. Es esmu apglabājis 3 sievas. Ceturtā varēja būt, bet tā aizgāja, pirms mēs pagūvam apprecēties. Sieviete baltā. Patricija, ko tu gribētu pateikt mazmeitai Patricijai? Par Patriciju es priecējos. Man šķiet, ka viņa ir visveiksmīgāk dzīvē. Lielajā dzīvē iegājusi. Viņa zina un viņa apzinās. Un viņa ir droši. Paldies, ka tu tāda esi. Varbūt grib kaut ko pateikt priekšā? Kam? Kaut ko pateikt priekšā? Priekšā kaut ko. Padomu varbūt kādu. Saproti, padomus teikt ir diezgan grūti. Jā. Jo mainās dzīve, mainās uzskati, paaudzēm ir jābūt citādākajiem, tālredzīgākiem un jāapzinās tas, ka viņi veido. Viņi dzīvo mūsu veidotajā vidē, mūsu veidotajos apstākļos, bet vai mēs esam visus paredzējuši? Un ja esam paredzējuši, vai mums ir izdevies ievirzīt dzīvi tā, kā mēs gribējam, apstākļus. Ja kaut kas mums nav sanācis, tad jums ir jātiek tagad galā. Kaspars, Liānas dēls. Tavs mazdēls. Kaspars ir sāpju bērns. Man vienmēr ir smagi to atcerēties. Viņam mazam bijis jāsaskarās ar dzīves skarbumu un ir šī skarbumā jādzīvo. Bet viņš ir norūdījies. Viņš tiek ar savu dzīvi galā. Un es domāju, ka sieviņa viņam palīdz tikt galā ar sevi reizēm. Jo tas puika ir pieredzējis pa daudz negatīvā, bet viņš ir palicis labestīgs. Nepavelti mēs viņu saucam par mīļinamā vārdiņā Kaspariņš. Kaspariņu turies puika. Mazmeitas uzuliņas. Ar mazmeitām jau ir labāk. Tāpat kā Patricija, ar mazmeitas man ir šī dzīvē, modernajā dzīvē, iekāpušas droši.
tur ir ilzītas atskaņas, to Ruta nodod tālāk savām meitām, manām mazmeitiņām, un es redzu, dzirdu, saprotu, un esmu drošs, viņas nepazudīs. Ko tu katrai gribētu pateikt? Pa vienai. Patricija tagad strādā autoskolā sekretāri. Ne Patricija. Piedod, sajauc, man viņas jūg, jo man viņas ir vairāk. Jā, tas ir tavā vecumā normāli. Un tā, Sāksim. Egija. Egija un Jolanta. Egija strādā, palīdz tēva uzņēmumā, veiksmīgi strādā, viņai atliek laikā. Ko tu viņai gribi pateikt? Par viņu mēs visu zinām. Tagad tu... Es priecājos par to, ka viņa strādā, priecājos par to, ka viņai veicās un atlieks laika mācīties. Un ieejot te viņas darbā, vienalga, kurš ieies, viņa velta uzmanību, smaidu, savu brīnišķīgo smaidu. Un aizējot ne viņas, tās smaids paliek visai dienai. Jolanta. Jolanta Draiskole. Man, Daini, to nedusmojies. Bet man patīk, kad Jolanta tev var pateikt to, ko citi tev nepasaka. Tēti, liec tam sunim mieru. Tu pats esi vainīgs. Suns tevi nesaprot. Bet tu gribi, lai viņš saprot. Tu suni nesaproti. Lūk tā. Kad tu biji visvairāk laimīgs? Ja tāds vispār ir bijis periods. Kad tu jūties vislabāk? Jeb arī kas ir vajadzīgs, lai būtu laimīgs? Jeb kas tas ir? Lai būtu laimīgs, laikam ir vajadzīga novērtējums. Nu, dzīve bija tā, ka man tā dzīve vairāk pārbaudījumu nekā laime, kā tu saki. Man laime gāja caur pārbaudījumu. Karš, armija, visi nāca no armijas mājās, bet mani paturēja, lai es sagatavoju koncertu kārtējo reizi. Un tad toreiz braukt. Tas varbūt bija liktenīgi. Man sieva nesagaidīja tieši pēdējā pusgadā. Tas ir cits stāsts. Varbūt es ar Lidiju būtu palicis kopā un viss būtu citādāk. Tad nebūtu manis, nebūtu Rutas, nebūtu Mārtiņa un tā tālāk un joprojām. Jā. Tāpēc es tev prasīju, vai tu kaut ko būtu darījis savādāk. Vai es būtu darījis kaut ko savādāk? Nu, var pateikt, ka dzīve mani lutināja. Arī tanī armijā man kaut kas pietrūka, bet tas pietrūka visiem. Bet man bija aplauss. Es apzinājos, ka tās kripatiņas, kas man ir no Dailes teātra režisoriem, no
no aktieriem, ko es apguvu, iedams tur kursos un pašdarbībās, es zināju vairāk kā pārējie. Un es droši izdevu sevi par, par lielāku zināšanās nekā es biju. Faktiski. Visi noticēja. Nu, to es no tevis esmu pārņēmis. Jā. Kam ir vērtība? Kam dzīvē tiešām ir kaut kāda vērtība? Darbam. Darbs un vēlreiz darbs, uzdrošināšanās, un ja tev ir vajadzīgi tie aplausi, tad piestrādā, Lai viņi būtu. lai viņi būtu. Par tukšu neviens tev nepildīs. Un tas nav grūti. Tam, kas prot. Tas nav grūti. Vai ģimenei, tam, ka visi kopā pie viena galda, ir tāda pati vērtība, vai mazāka, vai... Noteikti. Noteikti to pierādīja. Es tā vienmēr saku, Ilzīte pulcināja. Tas nebija Ilzītes nopelns. Viņa turpināja. Tas bija kreiceriem, tas bija puķiem, tas bija vecmāmiņai. Tā bija mūsu dzīves sastāvdaļa, mūsu dzīves ziņa, ja mēs runājam par, kas ir latviskā dzīves ziņa. Ar ko mēs atšķiramies? Mēs atšķiramies ar savu tikumu. Man patīk tautas dziesma, kura māca un ļoti atapīga. Nopērts man mazai Rīgā pirktu gredzentiņu. Zelta, augšu liela, būšu tava daļa nezudīs. Pusi gredzenāts ir tas. Jā, jeb meitas dziedas sanākušas. Es ar līdzi trallinai. Atsajāja jauni puiši. Mani nepateikšu precīzi. Un kad mani ieraugot, atgrieza kumeliņu. Maziņi. Dziedātāji. Nu, tā ir mūsu tautas vērtība. Dziedāt, vajag dziedāt. Visiem kopā. Visiem kopā. Ir tāda teorija, ka var ārstēt ar frekvenci, jo skaņa ir frekvence. Jā. Mēs sēžam uz mājas pamatiem, kur kādreiz būs puķis. Kādreiz mēs šajā namā visi kopā skatīsimies šo video, sēdēsim pie viena galda. Nezinu, kas būs pie šī galda, cik mēs daudz būsim. Ko tu gribētu pateikt? Čau! Ļoti patīkami jūs redzēt, ko jūs atnācat. Nu, tas tā. Noteikti priecātos. Un šodien jau esmu pārliecināts. Tā es kādreiz biju par sevi pārliecināts. Ja es neizdarīšu, tad tu neizdarīsi. Jo es to esmu iedomājies un es to redzu. Es zinu, ka Edvīns redz, kā tam jāizskatās. Kaut kur jau viņš ir, kaut ko izdarījis. Anša veido to Anšas puķi, vectētiņš. Veidoja savām rokām visas mēbeles, visas iekārtas. Galds te iekšā ir, un Jā. arī puķēs mums būs. Jā, te ir galds, pie kuras sēdējušas puķes. Un tieši zem tevis ir ķieģelis no puķiem atvests, iemūrēts šajos pamatos. Un tur es toreiz daudz ko sapratu.
un biju labākais skolnieks. Visi domāja, ka tā ir mana labā atmiņa, bet nē. Vecmāmiņa Jūle Puķe. Tu redzi? Vakarā viņa man saka. Tētis paņēma avīzi, aizgāja gulēt. Ko mammīte darīs? Mammīte novāc galdu, nokop traukus. Pēc tam mammīte ieies pie bērniem, pabužinās. Tajā vietā man jāuzzina, es nevaru atcerēties. Sirmās māmiņas istabā maigi, verpjo tratiņš tik klusiņam dūc. Lēna vēsmiņa atskan tik maigi, liegus sapnīšus krēslā tāpīm. Un tā nāk pirmais kūps, kas karsti sirdī kvēl. Vecais ratiņš, cik labi gan būtu, senā jauniekļa atgrieztos reiz. Šī ir viena no mana mīļākajām dziesmām. Esmu viņu dziedējis, esmu raudējis dziedot, atceroties. Un tomēr dzīve viņa man ir padildējusi, ka man tagad jāmeklē, kādi vārdi tur bija tālāk. Otra dziesma, to jūs noteikti visi zināt. To vajadzētu visiem dzīvotās kā himnu. Mātes dziesma. Aļā, šušu, lāču bērnu. Es domāju, ka manā dzimtā nav neviena, kurš nebūtu aizmidzis ar šo dziesmu. Lūk tā. Es aizmigu vēl zem tavas pasakas par Puķi Dūķi, Oi, ko saņēma arī Patricija iedama gulēt. Protams, manu versiju. tu saproti, ar Puķi Dūķi bija tā, ka man jau nebija ko stāstīt. Es saprotu, ka tu izdomāji. Es izdomāju Es tāpat. Puķi Dūķi, un man vajadzēja tagad runāt par kāds te viņš ir un ko viņš dara. Nu, kaut kā veicās. Nu, prieks, ka tu pārņēmi nākošajā paudzē. Vēl pasaka par Dundegu. Tā gan ir teika, acīm redzot, Jā, to es uzzināju daudz vēlāk. Jā. Bet arī to es pārstāstīju. Nu, lai šis, nu, var teikt, tikums vai netikums nākošajās paudzēs Iet. turpinātos. Jo, ja tu atceries to, tas nozīmē, ka tas ir labi. Tu atceries, ka mēs sarunājām, ja gadījumā tur kaut kas ir. Tad mēs tiekamies Līgo dienā pie tā Ozolta. Mēs bijām es, tu un Gvido toreiz. Tad tā arī paliek. Tā pamīd. Līgo pie Ozolta. Nu, suns, tu liecinieks esi, ja? Brauksim mājās. Labs suns, labs nāpnika tev, jā, nu, ko darīt, Nu, jā, nu, cik viņš jādod, gan jāmugrib droši. Viņam ir, bet es viņam iebēram. Te ir skaisti, te ir svētīgi. Svēta diena un svēts šis brīdis.